Turpinājumā kāda sporta ziņa. Pagājušo sestdienu Tērvetes dabas parkā 4000 taku skriešanas mīļotāji, tā skaitā ar mūzikas biznesu saistītie Inters Busulis, Toms Grēviņš un šā brīža labākais Latvijas DJs Ballīšu Zvērs atklāja jauno taku skriešanas sezonu. Ne tikai sabiedrībā pazīstami cilvēki, bet arī vadošie valsts skrējēji piedalījās un arī spēcīgi dalībnieki no ārzemēm. Tādējādi veidojot ļoti spēcīgu dalībnieku sastāvu. 27 km distancē savu pārākumu turpināja demonstrēt 5-kārtējais Latvijas čempions maratonā Kristaps Bērziņš, 2. vietā Andris Ronimojs, bet 3. Lietuvas pārstāvis. 22 km distancē pārliecinoši uzvarēja Igaunijas pārstāvis, medaļnieks vieglatlētikā telpās un šosejā Igaunijas izlases orientierists Kenija Kivikas. 2. vietā atstājot citu orientieristu no Latvijas Renāru Rozi, bet 3. vietā Uģis Jocis. 282. vietā ierindojās radiopersonība Toms Grēviņš, 13 km distancē 396. vieta Interam Busulim. Bet no šovbiznesa un mūzikas industrijas pārstāvjiem vislabāk veicās DJam Ballīšu Zvēram, 48. vieta no 500 dalībniekiem 6,6 km distancē. Par sacensību Latvijas vadošais DJs Ballīšu Zvērs izteica pateicību organizatoriem par lielisko pasākumu trasi un Dievam pateicās par skaistajiem pavasarīgajiem laikapstākļiem, bet labākam rezultātam un iespējamajai cīņai par top 10 esot patraucējusi ilgusī rehabilitācija pēc ceļgala traumas. Tā komentēja sezonas sākumu SK Rekords kluba pārstāvis DJs Ballīšu Zvērs.